mani sauc Aivis Ostrovskis, esmu no Jelgavas. Piemērot, sākumā likās, ka tāds pavēsts tāds bija, bet tieši tas labākais laikapstākļs, kad varētu ņemt, ka tāds pavēsts ir tāds, nav saulains baigi. Domājam, ka labi, sākumā nekā nebija pagaidām. Tā, kad jau parādījās pulkstens 9, 10, jau sāka saule uzspīvēt, tad jau sāka ņemt. Pirmais mēs braucām bija līdaciņa, tāda maziņa, tad 41 centimetrs. Tad mēs braucām tālāk, nebija kaut kāda pusstunda, tad aizbraucām, tad bija līdaciņa mērs 51 centimetrs. Tad mēs izbraukājām tur kalnciem, nekā nebija, braucām apakaļ, domāju, labi, tur vien tāda smuka vietiņa, uzlikšu baigi smuko voblerīti, uzliku, un tad ieraudzīju tieši baigos tur mežiņu tādu un pārējo smuku tur pie malas. Un tad iedomāju, labi, uzmetīšu tur velcīti pārējo. Labi, pagaidi, kāds 10 minūtes sākumā, ir ritīgi, varēja saprast, kaut kas ir, pēc tam velku, nejūtu vairāk neko. Labi, pagaidi, atkal pavelku, kaut kā ir, nevar saprast, tā kā baļķis nāk kaut kāds līdz. Pēc tam velku, skatos jau pie laivas tāds, diezgan paliels tāds, saprat, ka jau būsim pirmie, pārējie, jau viss parādījās motivācijā. Tā sākumā no rīta baigi gribējās gulēt, nebija izgulējies, bet tagad jau tā sanāca. Nē, šīs bija mans otrās sacensības. Pirmās sacensības man bija pagājušo gadu, neatceros, kad vasarā bija Lielapas līdaka. Tad piedalījos, bet tad vispār nekā nebija, ne copīts, nekas, bet tagad paveicās tiešām. Bija tā, kad es laiku makšrēju, un tad man sagribējās adrenalīnu. Tad, kad savācās vairākas laivas, makšrēnieki un pārējais, sagribējās labi jāpamēģina. Pirmajā reizē sanāca nekā. Tagad domāju, uz Zandartu arī braucām, trenējāmies, mācījāmies kaut ko. Un tagad, izdomāju, ka arī būs interesants sacensības, jāpiedalās un sanāca tā. Ļoti bija tik ļoti priecīgs izvilkt to Zandartu, sapratu, ka mēs esam pirmie jau priekšā, baigi jau sapriecājos. Pilnīgi pat negribējās makšrēt, bet tam makšrējām ļoti fantastisks sajūtas, nevar aprakstīt, pilnīgi ļoti ideāli. Tā sāku makšrēt, ka tiešām bieži brauc, tad pagājušo gadu. Tā no bērnības tur ar pludiņu pārējo špiningu sāku ņemties pagājušo gadu. Tur sanāca, tur velcēt mācījos, un tā kaut kādu gadu, 2 varbūt tagad būtu. Neteikšu tā, teikšu tā, ka vairāk amatieris, teiksim tā. Šodien es biju ar teita brāli aizbraucis, jo nebija kas līdzi tā īsti brauc. Man pašam nav tiesības, un tad viņam bija tiesības, un tad domājam, ka jālaiž ir. Jo mēs arī pirmajā sacensībā startējām kopā, tad domājam, ka otrajā sacensībās arī jāstartē kopā. Obligāti piedalīšos, gaida nepacietību.